Labvakar, mani sauc Iena Andersone. Paskatīsimies šovakar, ko mums kārtis vērstīs. Uzreiz jau par kādu būtni. Mājās. Par kādu būtni mājās. Ir vēl no kaut kāda negatīva jāatbrīvojas. Pārskrējis melnais kaķis. Notikusi kaut kāda satikšanās. Notikusi kaut kāda satikšanās ar cilvēku, no kura tā būtne ir pienākusi. Egoisms. No egoistiska cilvēka, asa cilvēka, dzēlīga, valdonīga, skopa, šeit stāsta, lai jūs atpazītu, ar kādu cilvēku esiet tikušies. Tā ir sieviete. Sieviete saistībā par naudu, kāda runa bija. Ar viltību. Kaut ko par naudu meloja. Kaut ko par naudu mums meloja. Par savu ģimeni būt. Par šķiršanos. Te vasku rāda, vai tas palīdzētu ar domām? Ar paša domām. Vajag attīrīt. Vienkārši domāt pozitīvas domas. Nestrīdēties, kontrolēt, attīrīt strīdus, ja tādi mājās ir. Greizsirdība. Ir greizsirdība uz jums. Atvainojos. Un līdz ar to pie jums ir kā piesieta. Jo viņai ir tā problēma. Netīras domas. Aprunāšana. Šeit kārtiņas brīdina, ir vajadzīgi talismani, aizsardzība. Attīriet māju.
Ejiet uz pozitīvām domām. Izdariet savas prakses. Kādā veidā jūs sevi aizsargājat no nelabvēlīgiem cilvēkiem, lai pasargātu savu enerģiju. Lai neielaistu bailes, jo bailes pievelk negatīvu. Bailes par bērniem vai bailes arī iet jaunajā situācijā. Varbūt, kad ir bailes par bērniem vai bailes, kad turpināsies arī tālāk tāda situācija ar nepatikšanām. Tur vajag vienkārši domāt, darīt lietas, tas to, ko jūs dariet, koncentrēties uz savām lietām un turpināt darīt virzienu uz priekšu. Lai nebūtu laiks domāt par to, būs jums nepatikšanas vai nebūs nepatikšanas, kādas ir bijušas iepriekš. Atjaunojiet sevi. Vērojiet. Esiet vērīgi. Ja mājās rodas kādi strīdiņi vai kas, kad ir jāsaprot, vai tas ir no jums vai no kāda jums pārnāca cilvēka. Tāpēc ir svarīgi, ar kādiem cilvēkiem mēs tiekamies. Atvainojiet tā. Jā, vērot. Lai ietu jaunās pārmaiņās. Vērojiet savus sapņus. Jums noteikti sapni arī teiks priekšā. Kas ir jums sācence, kas ar jums sacenšas. Un tāpēc varbūt esam apslimuši. Jūs dzirdat, jā? Es arī nedaudz. Ir jābrauc kaut kur. Varbūt, kad arī ir jābrauc pārbaudīties. Tā, skatāmies tālāk. Tas būtu drošāk. Un attīrīties no slimībām. Ja vajadzīga ir ārsta palīdzība, noteikti jābrauc pie ārsta, lai ātrāk slimība aizietu. Jādara viss iespējamais. Nebūt nekādās atkarībās. Darīt visu veselības labā. Esiet draudzīgi pret sevi, saudzīgi, rūpējieties, gudri izturieties pret sevi. Iejūtīgi, cienīgi, pašpārliecināti par sevi. Mīliet sevi. Lūk. Tāds.
meklējiet līdzekļus, kā sev palīdzēt, kā aiziet no šādiem cilvēkiem, lai nebūtu tuvumā jums nelabvēli. Mācieties ar tādiem sarunāties, lai uz jums neraidītu negatīvu, lai nerastos strīdi. Tāpēc mācieties, esiet gudri, lai neievilktu. Lai neievilktu strīdos, bet lai jūs turpinātu priecāties par dzīvi. Turpinātu iet uz savām vērtībām. Turpinātu iet uz patiesām attiecībām, kur ir skaidrība, kur ir cieņa, kur nav manipulācija. Jo viss tas, ja mēs paši esam tīri, tās visas manipulācijas vērsīsies pret pašu nelabvēli. Uzmanieties no dažādām dāvanām, nepatiesām, jo tās var būt ar maģisku ietekmi. Ir jāskatās, ir svarīgi, no kāda cilvēka mēs kaut ko ņemam. Kādās enerģijās ir cilvēks. Un jo tam maz tiek pievērsts uzmanība, un tad mēs nesaprotam, kā mēs bez iemesla pēkšņi varam sastrīdēties ar mājiniekiem. Tāpēc, kad ielaidām, bijām pieklājīgi, pieņēmām kādas dāvanas un nepamanījām. Ir jāmāk pateikt nē. Lai būtu ziņas labas. Lai jūs dzirdētu labas ziņas. Lai jūs ausis dzird labas ziņas. Un ja neklausaties klačas, tas arī ir ļoti svarīgi. Tad attīrīt vai. Apzināti ir jāiet projām no cilvēkiem, kas grib runāt par ne par ko. Jūs sapratāt, ja? Esiet pati savās enerģijās. Jūtiet sevi, saprotiet sevi, izziniet sevi. Un jums teiks priekšā ķermenis, kurš cilvēks patiesas, kurš ne. Vai jums ar to patīk? Vai viņš grauj jūs? Svarīgi tikties ar pozitīviem cilvēkiem, saticīgiem cilvēkiem, cieņpilniem. No dusmīgiem iet projām. Neko negaidīt. Ejiet, dariet tas, kas jums ir jādara.
lai neiekļūtu uz atkārtošanos, kādu nepatikšanu. Bet sadarbojoties ar apkārtējiem. Tik, cik jums vajag. Un ticiet, kad jums ir blakus savs sarkaņķelis. Lūk. Tāda saruna mums šovakar. Padalieties ar savām domiņām. Lūk. Un līdz citai reizei.